Sveiki! Mīkla ir gatava! Jā, tā, tas ir cūcīgi, izskatās reāli cūcīgi, bet, nu jā, par to labāk nerunāsim. Tagad ņemsim kaut kādā veidā pannu. Viņa gan ir smaga. Nu, karač, liela. Panna. Viņa ir smaga, liela un graboša, bet, nu, tas jau tā. Tā. Un tagad kaut kā nomazgāsim šo nost. Manas rokas ir, nu, gandrīz tīras, un tad ņēmu to eļu, kurai kaut kāds krievisks nosaukums, un nosaukumu es tiešām nemēku izlasīt. Bet, nu, ja jūs mākat, tad lasat. Es pat nemāku, ka es krievu valodu mācos. Es mācos vācu valodu, tā kā man tas ir piedodami, jā. Jā. Tad lejam virsū, nu tā, nepārāk daudz, bet nu tā, lai nepīlītu, nu tā vismaz. Tā. Tad ņēmamies, mērējam. Kaut kādā veidā un kaut kādā saprašanā. Tā, Izskatās daudz. Katrā ziņā, ja gribāt taupīt eļļu, tad varam paklāt arī apakšā cepamo papīru. Nu tas tā. Neesmu jau kāds pavārs vai kas tam līdzīgs, bet nu. Es kādreiz gribēju būt pavārs. Jā. Jā, Tas bija mans bērnības sapnis. Tā. Šitad vielas būs izcili netīras un tev viņi būs jāmazgā. Bet nu, tas ir tā. Nav mana. Ir veļas automāti. Tā nav mana problēma. Jā. Tā aizskrovējam ciet, lai kaut kas mums vēl neizkāžās. Un tad tā izcili ķepīgo mīklu kaut kādā veidā. Zināju, rokas. Nu labi, pagaidīsim, kamēr izskritīs, varbūt tas būs skaists skats. Nebija. Tā, labi. Jā. Parasti pizza ir apaļā formā, bet nu, mums tā būs izcili četrkantainā. Nu, kaut kādā veidā. Lai gan es neticu, ka tā panna. Kraču mums nav mazāk panna, mums ir tikai šitā lielā, un tur mums kaut kādā veidā ir jāiztiek ar viņu. Mēs jau varējām paņemt otrai cepeškrāsnī. Būs jau labi. Tagad kaut kādā veidā mums ir jādabona viņa tāda plān.